iepriekšējās raidieraksta sērijās dzirdējāt 8 sieviešu stāstus par seksuālo izmantošanu KID un kas kur kadu pasākumos. Kāpēc meitenes par uzmākšanos runā 5, 6 vai pat 10 gadus pēc notikušā? Kāpēc necēla trauksmi uzreiz un nevērsās pie atbildīgajiem? Šādus jautājumus parasti dzird sievietes, kuras stāsta par seksuālās izmantošanas pieredzi. Un arī mūsu varonis, kad pirmo reizi ar to publiski dalījās. Vienkārši man likās, ka varbūt citiem par to vajadzētu zināt, lai vismaz lietas, kas notiek, sauktu kā pienāks. Jo man pielica tikai tagad, kas tur notika. Noslēdzošajā portāla Delfi un Latvijas radio pētījuma Līdera apskāviens sērijā kāpēc ir noticis tas, kas noticis, un kā to vērtēt? Ko dara valsts iestādes, kurām būtu jāsargā bērni un jaunieši? Tāpat stāstīsim, kā tolaik aktīvie KID līderi nolēma izveidot jaunu, neatkarīgu jauniešu organizāciju Novaspace, mēģinot saraut saites ar KID un kā viņiem ar to ir veicies. Latvijas radio raidierakstu dokumentārijas veidoju es, Olga Dragiļeva, un žurnālistes Sarmīta Gaidule, Agnese Linka un Dace Krejere, redaktore Anita Brauna. 6. sērija. Tas nav mūsu uzdevums. Šo stāstu varam jums izstāstīt pateicoties jaunu sieviešu drosmei runāt par to, kas ar viņām noticis. Bieži vien tā ir viņu traumatiskākā pieredze dzīvē, kuras rētas viņas turpina dziedēt, kā nu katra māk un var. Marina, kuru dzirdējāt pirmajā sērijā par Pāvilu Vriķeņņikovu, stāsta, ka pateicoties savam tagadējām partnerim, attiecībās viņa atkal var uzticēties. Un tomēr visu atbilžu par notikušo Marinai vēl nav. Man daudz reizes bija vēlēšanās šo stāstu pabeigt, bet visu laiku parādās impulsi, kas to atgādina. Varbūt tas tāpēc, ka es negribu šajā stāstā būt upuris. Ja es par sevi domāju kā par pilnīgu upuri, man ir grūtāk ar to sadzīvot. Man sajūta, ka tad es viņam atdodu visu varu. Jūtos pilnīgi bezpalīdzīga, bet es gribu to varu atgūt. Mūs, protams, interesē, vai un kā valsts iestādes reaģēja uz publiski izskanējušām ziņām par notikumiem KID. Kad Barbara publicēja Facebookā savu stāstu, kā līderis Pāvils Nazārovs ir viņu žņaudzis, valsts policija to pamanīja. Barbara publiski rakstīja sociālajos tīklos, ka bija saņēmusi pavēsti. Savu liecību policijā sniedzis arī Nazārovs. To viņš mums apliecināja pats intervijā. Lieta nav uzsakta, vienkārši kāds ieraudzīja to postu, uzrakstīju tā kā iesniegumu par mani. Jā. Un man vienkārši izsauca, palūdza visu izskaidrot, kā jums visu parādīju, par šito izstāstīju savu, viņi pateica, ok, skaidrs un viss. Policijas preses pārstāve Gita Gžibovska rakstiski mums paskaidro, ka policija bija uzsākusi pat 2 resoriskās pārbaudes. 2022. gada decembrī pēc Barbaras ieraksta pamanīšanas un 2023. gada februārī, kad sūdzību saņēma arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un to pārsūtīja policijai. Kriminālu procesu policija neierosināja, jo konstatēja, ka, citēju, notikušajā nav noziedzīga nodarījumu sastāva pazīmju. Lūdzam policijai detalizētāko informāciju, taču to tiesībsargi neizpauž. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija neuzskata, ka tai būtu bijis jādara kaut kas vēl, izņemot sūdzības pārsūtīšanu policijai. Inspekcijas vadītājas vietniece Valentīna Gorbunova intervijā uzsver, ja fiziska vai emocionāla vardarbība būtu notikusi valsts vai pašvaldības organizētā nometnē,
inspekcija to izmeklētu, bet iespējama seksuālā vardarbība privātā nometnē ir policijas kompetence. Informācija ir par to, ka kāds bērns ir fiziski iespaidots vai cietis emocionāli no nometnes darbinieka, proti no pieaugušas personas. Tad, protams, tiktu rosināta administratīvā lieta, un tad tiktu runāts gan ar šo iesniedzēju, kas visticamāk būtu kāds no vecākiem vai kāds no likumiskiem pārstāvjiem vai pats bērns. Un tad jau tas ietu caur administratīvo procesu. Tas vairs nebūtu tikai vienkārši, iesnieguma izskatīšana caur iesnieguma likuma prizmu vai pārbaude nometnē pēc mūsu iniciatīvas. Nepilngadīgo nometnes uzmana arī Valsts izglītības un satura centrs. Tas apmāca un certificē nometņu vadītājus, uztur nometņu reģistru. Nometnes vadītājiem ir jāapgūst 72 stundu kursi. Tajos lasa lekciju par bērnu tiesībām. Bet nodibinājuma Dārdedze lektori runā par problemātiskām ētiskām situācijām, kuras var rasties nometnēs. Pēc kursu apguves dalībnieki kārto eksāmenu un, ja tas bijis veiksmīgs, saņem apliecību. Piesakoties kursiem, dalībnieks apliecina, ka atbilst likuma prasībām, piemēram, nav sodīts par vardarbību. Tie ir pieauguši cilvēki, mēs arī paļaujamies uz pieaugušu cilvēku. Tā ir Valsts izglītības satura centra pārstāve Inte Kraskeviča. Viņa datu bāzē atrod, ka KID direktoram Dmitrijam Bočarovam šobrīd ir nometnes vadītāja apliecība, derīga līdz pat 2026. gadam. Centrs nav saņēmis informāciju par pārkāpumiem Bočarova nometnēs. Jautāta par sūdzībām un līderu atlaišanu, un vai tas varētu ietekmēt licences atjaunošanu, Kraskeviča atbild, ka konkrēto situāciju nekomentēšot. Mums līdz šim par šiem 15 gadiem, kad es strādāju šajā jomā, nav bijis tā, ka mums būtu kādam nometņu vadītājiem jāatņem apliecība. Kamēr tu neesi tā tad apsūdzēts, tu taču neesi vainīgs, vai ne? Ko mēs tādā situācijā varam, kā rīkoties, uz kā pamata mēs anulēsim šo apliecību? Mums ir jābūt kaut kādam lēmumam. Kraskeviča uzsver, ka viņas pārstāvētā centra uzdevums ir uzturēt datubāzes, organizēt kursus un konsultācijas vecākiem, organizatoriem, nometņu vadītājiem par kārtību, ieteikumiem, labās prakses piemēriem. Ļoti slikti ir tā situācija, kad tā nometne jau ir bijusi sen, viņa jau ir notikusi. Vislabāk ir reaģēt uzreiz tādās situācijās. Ja kaut kas tāds ir pamanāms, uzreiz ir Valsts bērnu tiesību inspekcija, jo viņi uzreiz nekavējoties reaģē uz tādām situācijām. Un ir šie krīzes telefoni, kur arī dalībnieks anonīmi var zvanīt un teikt, kad ir tāda situācija, uz ko Valsts bērnu tiesību inspekcija uzreiz reaģēs. Jo mēs neesam pārbaudošā institūcija, mēs nevaram kontrolēt katru nometni, nav tas mūsu uzdevums. Mēs zinām, ka daudziem nav skaidrs, kāpēc meitenes ir izvēlējušas publiski stāstīt par seksuālās uzmākšanas pieredzi ilgus gadus pēc notikušā. Savu skaidrojumu piedāvā pedagoģe un platformas Uzvedība LV vadītāja Līga Bērziņa. Tas, ka cilvēki sāk runāt par vardarbību tikai pēc 10 gadiem, 20 gadiem, arī ir saistīts ar to, ka nereti ir vajadzīgs laiks un ir vajadzīga milzīga notikumu gravitācija, lai tu atkāptos un tiktu ārā no šīm sociālajām saitēm un tu justos pietiekami droši, lai tu varētu sākt runāt par to, kas ir noticis. Un parasti un ļoti bieži sāk runāt cilvēki tikai tad, kad viņi jau ieiet citajos sociālos apļos, tad, kad viņi jūt, ka cita tā sociālā vide viņus sargā un ka viņu identitāte vairs nav atkarīga no tās vietas un vides, kurā viņi atrodas. Vēl viens jautājums, ko lūdzām paskaidrot Bērziņai. Kāpēc pēc traumatiskās pieredzes sievietes turpina tikties un komunicēt ar pārdarītāju? Šo faktu bieži izmanto tie, kas mēģina pārnest atbildību uz upuriem. Tad, kad ar mums notiek šausmīgas lietas, mūsu psihe viņa nespēja to pieņemt. Tajā brīdī, tad, kad kāds uz tevi ir kliedzis, publiski pazemojas, cilvēki iet mājās un viņi domā, nākamajā reizē, tā, kad es viņu satikšu, es viņam pateikšu to, nākamajā sapulcē es gan celšos kājās un es runāšu par šo jautājumu. Un tad jūs zināt, pienāk tā nākamā sapulce un viņš paskatās uz tevi, tur saģērbusies tā kā vārna un tur savāc savas, tur vienalga ko, un tu visu saproti, tu esi apliec.
Bet kas notiek? Tu turpini iet uz nākamo sapulci, jo tāpēc, ka tev ir svarīgi, ka psihei ir svarīgi, ka tu gūsti virsroku. Un, diemžēl, tā tas arī notiek, ka tātad ļoti bieži tās nabaga sievietes un arī vīrieši, kuri ir tikuši izvaroti, tad, kad viņiem ir tā sajūta, ka nākamajā reizē, kad es satikšu to varmāku, tad gan es pateikšu nē. Tad gan es pateikšu stop, tad gan es pateikšu, ka viss tagad es eju prom. Un, diemžēl, viņi aiziet un viņiem atkal dara pāri, un viņi tādā veidā nonāk tādā šausmīgā vardarbības aplī. Visbeidzot, kāpēc citi līderi, KID nometnēs vai citi, kas kur kad kluba dalībnieki nerīkojās? Alo. Labdien, vai Timurs? Алло, Елена? Да. Алло, Анастасия? Алло. Алло, здравствуйте, Егор. Vairāk ilggadējie KID līderi mums interviju atteica. Tie, kuri piekrita intervijai, stāsta, ka meiteņu liecības bijis liels pārsteigums. Piemēram, līderim Genriham Saruhanovam. Būšu godīgs, es nepārāk daudz zinu par to visu situāciju. Pats vairāk uzzināju no Facebook. Cits līderis, kas lūdza palikt anonīms, dalās ar pretrunīgām pārdomām. Tā frāze, ko tagad daudzi saka, nevienam tas neesot bijis noslēpums, mani kaitina. Es nezināju. Man ziņas par vardarbību, morālo spiedienu uzmākšanos bija noslēpums. Jā, es redzēju attiecības, kad pats vēl biju dalībnieks, redzēju, kā Bočarovs staigāt sadevies rokās ar Jūliju, bet es nezināju, ka viņai ir tikai 17. Man bija šaubas, vai tas ir normāli, bet es nejūtos, ka varēju vienkārši pienākt un sākt uzdot kaut kādus jautājumus. Man pašam bija 19 vai 20. Pēc tam, kad sākās MeToo kustība, mēs sākām saņemt pirmās ziņas no meitenēm, un man nav saprotams, kāpēc tie līderi, kuri kaut ko zināja, klusēja. 2019. gadā es uzzināju daudz vairāk un vairs negribēju palikt KID-ā. Vai apņemašku kultūra, kur visi visiem pieskarās, lielai daļai neļāva redzēt pārkāpumus un nosaukt lietas īstajos vārdos? Tā var pieļaut, bet mēs to nezinām. Līga Bērziņa norāda, ka seksuālā vardarbība nav vienkārši dzimumakts. Seksuālā vardarbība var notikt gan pēc tā, kā pieskarās, arī kā skatās, arī fiziskā distance. Tāpat arī izziņas, teksti, piezīmes, tur ļoti daudz lietas, kas ir šo. Un vēl, kas ir ārkārtīgi būtiski, ja tas ir ļoti filigrāns cilvēks, kurš īsteno filigrānu vardarbību, tad viņš var izteikt komentārus, komplimentus, kas visiem izklausīsies kā rūpes, un tu būsi vienīgais cilvēks, kas sapratīs, ka šajā brīdī tā ir vardarbība pret tevi, un tu jutīsies izsist no sliedēm, un, protams, ka tas cilvēks redz, ka tu esi izsist no sliedēm, un citi tu tā kā vēlēsies pie palīdzības pie citiem, un citi teiks, tas tak sīkums, viņš tak gribēja tikai labu, tu redzi, cik viņš labs cilvēks, un tam līdzīgi. Bērziņa uzdod retorisku jautājumu, kāpēc seksuālo vardarbību un vardarbību kā tādu ir tik grūti pamanīt? Vardarbība nenotiek visu laiku. Tur ir ārkārtīgi daudz notikumi, tur ir dažādi pasākumi, un tā vardarbība var ilgt tikai dažas sekundes vai dažas minūtes. Un tad pārējā laikā tas nabaga upuris var vienkārši mēģināt pārliecināt sevi, varbūt man tikai likās, ja varbūt tas nav nemaz tik traki, nav nemaz tik slikti. Bet atgriežamies pie KID. Lai gan organizācija ir pašlikvidējusies, 2022. gada beigās tolaik palikušie aktīvi KID līderi nolēma veidot jaunu, no KID neatkarīgu jauniešu organizāciju. Publiski KID grupā Facebookā viņi to paziņoja 23. gada janvārī, uzsverot, ka jaunai organizācijai būs, citēju, mums un mūsdienām aktuāla ētiskā pozīcija. Viņi vēlējās jaunu sākumu. Organizācijas mājaslapā atsevišķa sadaļa ir veltīta attiecībām. Tajā rakstīts, ka dalībniekiem savā starpā veidot attiecības nevar aizliegt, bet ja kāds no viņiem nejūtas droši, jāvēršas pie organizatoriem.
Savukārt organizatora un dalībnieka attiecību gadījumā par šo faktu jāinformē organizācija un ētikas komisija. Intervijā Novaspace veidotāja uzsver, ka šī ir pilnīgi jauna organizācija, ar KID nesaistīta, un viņa nevēlas, lai KID ēna aptraipītu tās nākotni. Večeslavs Popovs ir viens no Novaspace organizatoriem. Kad nejauši nosaucām viņus par līderiem, viņš un Sofija Zografa aizrāda. Visu terminoloģiju mēs pamatām. Ne līderi, ne bērni, tas uzreiz nekā. Organizatori, vienkārši organizatori, dalībnieki. Jā. Viņi negrib izmantot pat KID nometnes jēdzienus. Cilvēki nezina, ka mēs neesam saistīti, tāpēc burtiski pati domā, ka jūs to paši arī paskaidrojat. Tāpat nav viena vadītāja, ir 5-6 aktīvisti, kas savas brīvprātības laiku un prasmju ietvaros organizē pasākumus un rūpējas par birokrātiskiem jautājumiem, skaidro Večeslavs Popovs. Pēc jau Bočarova stāstījām, jau noteikti mēs zinājām, ka ar KID nosaukumu mēs negribam vispār, jo Bočarovs ir kā seja KIDam, jā, ka viņš tiešām tas galvenais cilvēks jau vairāk par 10 gadiem, asociējas uzreiz, ja Bočarovs, tad KIDs, ja KIDs, tad Bočarovs. Organizācija vēl ir ļoti jauna, oficiāli reģistrēta tikai 2023. gada novembrī. Lai arī kā Novaspace nevēlējās sekot KID pēdās, arī te ir bijis viens emocionāli manipulatīvu attiecību gadījums. 17 gadus veca meitene satikās ar 25 gadus vecu jaunieti. Meitene par attiecībām informējas organizatorus, kā to paredz noteikumi. Viņai teikuši, ja kaut kas nav kārtībā, lai informē. Viss bijis labi, līdz brīdim, kad meitene vairs nav jutusies droša. Meitene nolēmusi šīs attiecības pārtraukt. Novaspace organizatori runājuši ar abiem, izveidojuši ētikas komisiju un nolēmuši puisim liegt piedalīties organizācijas pasākumos. Arī citi dalībnieki izteikuši pretenzijas. Par lēmumu publiski paziņots organizācijas Telegram kanālā. Lēmums bija lielākoties balstoties uz visu dalībnieku komfortu, jā, lai tas neatkārtotos, lai nebūtu kaut kādas līdzīgas situācijas. Tā Večeslavs Popovs. Uz jautājumu, vai organizācija darīja visu, ko varēja šīs situācijas risināšanā, abi līderi ir vienisprātis. Man liekas, jā, tomēr tas bija labākais risinājums. Mūsu pētījums ir noslēdzies. Veidojot šo raidierakstu, domājām, kas būtu labākais iznākums sievietēm, kuras dalījās savā pieredzē. Marina netic, ka šis stāsts varētu mainīt to cilvēku domas, kuri seksuālajā izmantošanā vaino upuri. Taču viņa priecāsies, ja būs palīdzējusi citām sievietēm. Kad es pati lasīju līdzīgus pētījumus, es ieraudzīju tur sevi, sajūtu līdzību, man tas palīdzējis. Bet varbūt arī tagad nometņu organizatori sapratīs, ka vajag nopietnāk izturēties pret to visu. Šādu notikumu izgaismošana liks viņiem aizdomāties par meitiņu drošību, kaut vai baidoties no tā, ka par viņiem pašiem sāks sudzēties. Šis ir podcasts Dokumentārijas. Portāla Delfi un Latvijas radio pētījums Līdera apskāviens. Mani sauc Olga Dregiļeva un notikumus KID un Kas kur kādu organizācijās pētīju kopā ar Delfi kolēģiem Sarmīti Gaiduli, Aiju Rutku, kā arī ar Latvijas radio žurnālistiem Daci Krejeri un Agnesi Linku. Podkāsta skaņu režija Justīna Savīcka un Ivo Tauriņš, redaktore Anita Brauna. Stāsta vizuālo identitāti veidoja Beāta Bērziņa. Rakstu sēriju Līdera apskāviens lasi portālā Delfi. Paldies ikvienai sievietei, kas mums uzticējās un anonīmi vai ar savu vārdu izstāstīja, kas ar viņu notika KID un Kas kur kādu. Paldies arī Marinas draudzenei Alīnai Kurovai. Tikai pateicoties viņas uzņēmībai un drosmei, šis žurnālistu pētījums varēja notikt.